Viņam būtu pilnīgi ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Trešais pants šeit par mantu izdalīšanu, tas izklausās, ka tas ir viens mīlestības darbs, bet parasti viņš to saprot kā pienākumu. Kā pienākumu, kas ir jāizpild. Un arī pat, ja tu kaut kā absolūti sev atdot kā martīrs, bet patiesībā tev nav bijis šī mīlestība, tad tas nekas nav. Un tagad viņš raksturo šo mīlestības konkrēto raksturu. 4. pantā. Now, 4th verse. Chapter 13. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, mīlestība neskauž. Sveiks, Māri. Sveiks. Vai visiem bībelī? Nav teksta. Es pagaidīšu, kamēr jūs... Jūs, kas atnāc vēlāk, man jums jāpaskaidro, ka man ir cita tēma šovakar, bet man izaicināja tā, ka šis ir 14. februārs, sirsniņu diena, un man uzlika uz galda divas skaistas sirsniņas. Man izaicināja, lai es varbūt kaut ko saku par mīlestību. Andra uzlika? Ko? Darbā es saprotu, ja? Nē, šeit, šovakar. Kā pārsteigums, ne? Kā pārsteigums, jā. Liekas, tas bija, paldies, Rolands. Par šīm sirsnēm, ne? Ņēna? Ņēna vainīgā. Skaisti, tad jau dubults prieks, ka tas ir. Jums un Sandrai. Man un Sandrai, labi. Tas vēl foršāk. Paldies. Un tad es skatos 182. lapspusē Māri par 1. vēstuli korintiešiem. Un es tikai dažvārds, es ne gar būšanu, ne. Tātad vēlreiz, once more, 4th verse. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielas, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedaudzīgi, tas ir, lai kādam citam būt iemesls ļaunoties vai krist. Tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājās par netaisnību, ka kāds pakrīt vai kaut kas ļauns notiek kādam, bet priecājas par patiesību, ka kāds kaut ko labi izdara, ka kādam ir veiksme. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Dažiem ir ļoti liels problēmas ar šo apklāju visu. Mēs domājam, un es par to šovakar runāšu, mēs domājam, ka tikums ir kaut kāda absolūta patiesība, un tad šitās teikums tā apklāja visu, nemaz nav tik daļš, tik pievilcīgs. Verse 7, it's a problem. 7. Tā apklāja visu. Okay. Tā tic visu. Tas ir ļoti, man vienmēr šitas ir fascinējis īpaši, jo es arī to lasu laulībās, un es domāju, laulātiem cilvēkiem ir patiesībā ir ļoti svarīgi. Ticēt viss nenozīmē būt lētticīgam, tas nenozīmē noticēt stulbības, ka tev kāds vajag ģīmī melo. Tas nav par ko ir runa. Runa ir, šeit ir runa par, ka tu tici
tu redz vairāk, un tu tic tam, kas ir dziļāk nekā tie virspusējie meli. Teiksim, mēs varam izdomāt visādas situācijas, kur viens vai otrs kaut ko stāst, kas nav patiesa, bet patiesībā tu neķeries pie vārdiem un saki, kā tu man varēji tā melot un tā tālāk. Saprastams, ka patiesībā tiem meliem ir iemesli un tur ir kaut kāds dziļāks moments. Tas ir ļoti grūti tāds. Bet tad tā tiktu labi dzīvot kopā, kurš tas Kas tic visu? Es varētu melot daudz, un viņš tā kā... Jā, bet tas nav tas. Tas nav tā, ka kāds ir lēticīgs. Tas nav lēticīgs. Nē, es piedod. Es nedomāju lēticīgi, visu laiku piedod. Arī nav teikts, ka piedod. Bet ka pieņem, saprot. Saskat iemeslu. Ka nav ļaun domāts. Nav, un neķerās, ka vēlas to cilvēku pozitīvo velkt ārā un nevis pieķerties pie tā negatīvā, ko mēs varam tūlīt jau vālēt un teikt, cauri ir. Jā, citādi jau kaut vai tu piedod, bet katru reizi jau tev tas pa pilienam krājās un vienreiz... Jā, un arī tā piedošana ir jancīga, jo tu tā piedod, bet visu laiku tur grāmatiņā saraksts. Uzskaidē. Tur tas konteksts, man liekas, ir drīzāk tā kā tas pārklāt visu tā, nevis ticēt, bet pārredzēt visu, ka tu redz pārredzēt ir labs teiciens. Tam, kas deg un priekšā tev ir. Jā, tieši tā. Pār laikmetam. Tā cer visu, tas ar to ir saistīts. Tā panes visu. Un tā, un ko es gribēju teikt, ir šī tā redzamākā vieta, kur par mīlestību runā, un jums jāsaprot, jūs redzat, ka šeit ir ļoti praktiska attieksme. Kā mēs izturamies pret citiem cilvēkiem. Viss. Nav nekas vienkārši šeit, nav tāda jūsmīga mīlestība, kur mums jāmīl visi cilvēki un tā. Starp citu, vēl, ja mēs runājam par mīlestību, jaunā derībā mīlestība ir konkrēta, specifiska, neabstrakta un absolūta. Patiesībā es izteikšu tagad vienu tādu vispārinājumu, kas varbūt nav pilnīgi pareizi, bet man liekas ir pareizi. Es nezinu vispār nevienu absolūtu Bībelē. Es domāju, ka absolūti nav Bībelē. Es domāju, ka cilvēka dzīve nav ar absolūtiem saistīta. Bet katrā ziņā šie absolūti nav tie, ar kuriem mēs varam viens otru saprast. Un mīlestība kā tāds absolūts arī ir nenozīmīgs. Ko es ar to saprotu? Mans tas piemērs ir, ka Dāmu komitejas, šeit nav dāmu komitejas, viņas jau tik dibinās Latvijā, bet viņas nedarbojās, bet dāmu komitejas ārpus Latvijas baznīcā dod naudu visādiem labiem pasākumiem. Un, piemēram, mūsu draudzēji, Bostonas draudzes dod naudu katru gadu vasaras nometnei. Un pirms tam viņi mums prasa, cik jums ir bērni vasaras nometnē. Mēs sakam, 30 bērni būs vasaras nometnē, un tad viņi dod attiecīgi zumu, lai mēs varētu 30 bērniem sarīkot vasaras nometni. Bet padomājiet tagad, vai tā ir dāmu komiteja svarīgi, kas tie 30 ir? Viņi vispār zina, kas tie 30 ir? Protams, ka nē. Viņiem ir skaitlis 30. Un Pēters var būt, un Pēters var nebūt. Tas neko neizmaina. Un salīdziniet to ar mammu, kurai ir 4 bērni. Mēs taču nevar, ņemsim kaut ko tādu drusku ticamāku, 6 bērni. Un kaut kas notiek vienam no bērniem. Tad iedomājieties, ja kāds teikt tai mammai vai tētim, ko tu skums, tev vēl ir 5. Ja tu dabūsi vēl vienu, tev piedzims vēl viens. Es domāju, ka tas ir monstros. Jo mammai un tētim nav 5 bērni,
Mammai un tētim ir Jānis, Pēters, Ilze, Anna un Edvīns. Viņai nav 5 bērni. Viņai ir bērni katrs viens. Un ja viens iztrūkst, tad nekas vairs viņu neaizvieto. Tas viss ir, viņš ir vienīgais. Un mīlestība tā jaunā darībā ir tāda vienīgā. Nevis Dievs mīl visus cilvēkus tā. Dievs nemīl visus cilvēkus tā. Dievs mīl konkrēti, specifiski, identitāti izzinot. Viņš nemīl mūs visus. Dievs nemīl mūs visus. Viņš tiešām nemīl mūs visus. Viņš mīl katru, ja viņš mīl, tad viņš mīl katru pilnīgi viņa mūsu situācijā, mūsu specifikā. Nu labi. Tas nebija par ko es gribu runāt. Bet tas ir par sirsniņu dienu. Paldies, Nina. Es gribēju par kaut ko, bet drusku saistīts ar to ir. Un tas jautājums šovakar ir. Es nezinu, vai jūs esat kādreiz, kāds ir dzirdējis par tādu kustību moral rearmament. Noteikti Margaret ir dzirdējis. Have you ever heard of moral rearmament? Moral rearmament. No, have not. Ne. Kustība, kas dibināta 38. gadā, ļoti slavena, iespaidojas, ļoti ietekmējas, ļoti ievērojams cilvēks. Un man viens ļoti labs draugs, viņš tagad ir miris, bija vienīgais, ko es zināju no latviešiem, kas ir šajā kustībā moral rearmament. To tāds Buchanan, kas ir amerikāns, to dibināja, viņi arī dažreiz sauc par Oxford grupu. Un starp citu, Alcoholics Anonymous, AA, ir atvas no moral rearmament. Un tur bija arī visādi skandāli ar Hitleru un ar visādiem. Bet daži ļoti pasaules slaveni cilvēki uzskatīja, ka moral rearmament ir bijis viens no 20. gadsimta ievērojamākām kustībām, kas izmainīja daudz situācijas. Kas ir moral rearmament? Moral rearmament ir ļoti vienkārši. Viņam ir 4 absolūti. Has 4 absolutes, moral rearmament. Absolūta patiesība, absolūta šķīstība, absolūta nesautība un absolūta mīlestība. Šie 4 absolūti. Un tā arī to saka. Absolūta patiesība, absolūta šķīstība, absolūta nesautība un absolūta mīlestība. Do you mind saying those? Yes. Absolute truth, absolute purity, absolute selflessness, and absolute love. You have to be lobotomized for living under that. Yeah, you're too cynical, Margaret. Viņi tagad arī vēl ir tā. Jā, ir. Viņi mainījuši savu nosaukumu tagad drusku. Oxford Group. Oxford Group. Bet ļoti kolosāli, vai ne, ka tā varētu. Jā, un man šis ļoti ievērams cilvēks, es jums varu pateikt, kas viņa vārds, varbūt jūs viņu pat zināt, Bruns Rubes, kas bija Latvijas bankā un kas bija Volkswagen prezidents Kanādā un bija labā roka Volksburgā Volkswagen kompānijai un ļoti tāds ievērojams latvietis. Un viņš vienīgais, ko es zinu, kas šo moral rearmament. Es atceros, ka es atceros šo grupu, ka es biju vidusskolā. Un es nezinu, kāpēc man tas ir palicis prātā, kā kaut kāds tāds tīņa ideāls. Jūs, kas vēl esat tīņi, padomājiet, vai tas ir tāds ideāls. Absolūti saistīt sevi ar šo absolūto patiesību, absolūto šķīstību, absolūto nesautību un absolūto mīlestību. Un man toreiz, kad es biju vidusskolnieks, man tas kaut kā likās, jā, tas ir, tā vajadzētu dzīvot. Tādai vajadzētu būt dzīvei, tādam vajadzētu būt cilvēkam.
Bet es nekad neko vairāk ar to arī nedarīju, un tāpēc man pārsteidz, ka daudz gadu vēlāk, es dzīvoju Toronto, Bruns Rubes man stāstīja, ka viņš ir Moral Jām, kas viņu ir izmainījis. Ka tas viņu kā cilvēku ir mainījis, un ka viņš tam ir pievienojies. Man šie absolūti, man drusk tāda ciniska attieksme kā Margaretai, viņa izteicās, ka tad jau cilvēkam jābūt ķertam, lai viņš kaut kam tādam ticētu. Bet tas tā gluži nav. Te ir kaut kas tās ļoti pievilcīgs. Kaut kāda neiespējamība, liekas. Kaut kāda neiespējamība vai kā, bet vai tas ir ideāls? Tas ir mans jautājums. Un tādā sakarā es gribētu šovakar runāt par ņemsim šo vienu absolūto patiesību. Kā mēs, vai tas ir tāds ideāls? Un ko mēs saprotam ar patiesību, runāt patiesību? Un pirms es paskatos Bībelē, mums vajadzētu padomāt par situācijām, kur mēs jūtam, ka mīlošāk, labāk nav teikt patiesību, bet teikt nepatiesību. Nu, piemēram, es nezinu, kāda jūs darba pienākuma tā. Bet, mācītājiem man tur ir, teiksim, jānodibina vienu grupu. Man ir dažādas grupas bijis jānodibina. Un dažreiz tie cilvēki, kas sajūsmināti to ierosina, un saka, mācītāji, mums vajadzētu nodibināt tādu palīdzību neprecētām mātēm ar bērniem. Bieži vien tie cilvēki, kas to ir ierosinājuši, nav tie labākie cilvēki, kas to vadītu. Un tagad tas jautājums ir, ko darīt? Tas ir ļoti grūts jautājums visiem menedžeru cilvēkiem, visiem. Es zinu, ka tu esi menedžers un tev nāk šīs lietas priekšā, un kas vēl ir, kādi ir menedžeri. Kā tam cilvēkam pateikt? Ilze, tu neesi tas cilvēks, kas var šo grupu vadīt. Mēs tā sakam. Ko mēs darām? Kā mēs padzenam Ilzi un ieliekam vietā Annu? Vai tas uzdevums ir teikt patiesību? Ilze, tev vienkārši nav pacietības ar cilvēkiem. Tev nepatīk bērni. Tu nedari šim darbam. Jā, pat teiciens, kaut kāds labie meli vai kā, jā? Baltie meli. Baltie meli. Visādas situācijas mēs varam iedomāties. Jūs varbūt labāk zināt visādas situācijas, kur tā mēs kaut kādu tā melojam. Visu laiku taču nepārtraukti ir tāda slīpēta izturēšanās. Tāda slīpēta izturēšanās. Nepārtraukti. Bet vienu padomā, savādāk saka. Jā. Un tā problēma ir, vai mēs varam atšķirt, kur slīpēt runāšana un uzvedība ir patiesībā ļauna, nepalīdzoša, iznīcinoša, un kur viņi ir nepieciešama un vajadzīga. Mums par to, tas ir par ko es gribētu šovakar padomāt. Man ir tāds kuriozs teksts. Jūs nekad to nebūsiet pamanījuši, bet es jums gribētu šo tekstu parādīt. Jāņa evaņģēlija 16. nodaļā. John 6. Nē, patiesībā 7. nodaļā. 7. Jā, 7. nodaļā. 105. lapspusē. John chapter 7. In the beginning? No, not in the beginning. What verse? You say from the beginning, yes, from verse 1. Jāņa evaņģēlijas, jūs varat bijis atrast.
105. lapspusē. 105. lapspusē. Tā, 7. nodaļā ļoti nedaudz pantu šeit. Pēc tam Jēzus staigāja pa Galileju, jo pa Judeju viņš negribēja staigāt, tāpēc, ka Jūdi viņu meklē nokaut. Atcerieties, Galileja ziemeļos, Judeja ir dienvidos. Bet Jūdu būdiņu svētki bija tuvu. Tie ir tādi īpaši ļoti priecīgi svētki, kad cilvēki dzīvo teltīs, ko viņi taisa no augiem lai atcerētos to laiku, kad Jūdi staigāja tuksnesī un viņiem bija jāstaigā teltenēs, un tad ir, lai atcerētos šo senās dienas, ir šie būdiņu svētki, ievērojami svētki. Un Jūdu būdiņu svētki bija tuvu. Un tad Jēzus brāļi sacīja Jēzum: aizej no šejienes un ej uz Jūdeju, lai arī tavi mācekļi redz tavus darbus, ko tu dari. Jo neviens neko nedara slepenībā, ja viņš grib kļūt pazīstams. Ja tu gribi, rādies pasaulē. Ļoti moderns teksts. Ja tu gribi publicitāti, ej un piesakies uz privāto dzīvi un parādies televīzijā un tā tālāk. Ko tu tur slepenībā? Tur svec zem pūra. Jo pat viņa brāļi neticēja viņam. Tad Jēzus viņiem saka: mans laiks vēl nav nācis. Jūsu laiks vienmēr ir, bet mans laiks vēl nav nācis. Jūs pasauli nevar nīst, bet man viņi nīst, jo es dodu liecību par viņu, ka viņas darbi ir ļauni. Ejiet jūs uz svētkiem, es vēl neeju uz svētkiem, jo mans laiks vēl nav pilns. Šis nav mans brīdis, man vēl tur nav jārādās Judejā. Un to sacīs, viņš palika Galilejā. 10. pants. Bet, kad viņi brāļi bija nogājuši uz svētkiem, tad viņš devās turp paslepus. Tad bija mēri. Viņš saviem brāļiem saka: nē, es neiešu uz Jeruzalem, uz Judeju, ka viņi ir aizgājuši jau ceļā, tad viņš pārģērbjās un izliekās un aiziet, un turpat ir tas 9. pants, viņš palika Galilejā. Tas tādu uzsvar, viņš tā parādīja, ka viņš paliek šeit, es nekur nekustēšos, jūs ejiet un tā. Un kad viņi brāļi bija nogājuši, 10. pants, 10th verse, when they'd gone, What? he went secretly. Yeah, I don't know why. Well, because I'll tell you why in a moment. un tā. Jēzus te nu noteikti, tas ir tāds tā pārsteidzošs teksts, ne? Tad Jēzus šeit mānās uz nebēdu. Mazliet sasaucas ar to svētdienu no Marka, kur viņš arī aizliedz to dziedinātājam runāt par viņu. Jā, tas jau viss par to pašu līniju, bet katrā ziņā viņš saviem brāļiem, saviem radiem pamatīgi samelojās. Brāļi dīvaini. Ja? Un tagad varbūt, ka mums jāmeklē saprast, he lies. And he does right, doesn't he? Yes, he does. It's pretend. He tells a lie and pretends. Yeah. Viņš samelojās un tad viņš slepeni aizgāja. I think it's only John which comes to those Jesus is doing this. Yes, nowhere else.
Kāpēc Jēzus tā dara? Izskaidrojums ir skaidrs, to es jums varu pateikt. Teiksim, vai tas to attaisno vai ne? Tas ir tas jautājums. Un proti, viņš to dara, jo jūs redzat, ko tie brāļi ir izdomājuši, ja viņi ir radnieki. Brāļi, kas saka brāļi, tas ir gan brāļi, gan māsas, gan onkuļi, bērni un tā tālāk. Vecāku brāļu, bērnu un tā. Mums nav tāds vārds, kā to apzīmē. Brālēni. Brālēni un māsīts arī ir brāļu māsas šī kontekstā. Protams, viņiem ir tāda negantība. Šie ir karstasinīgie galilieši, kas redz, ka Jēzus ir milzīgi iespaidīgs un efektīvs, un ap viņu nāk pūļi, salasās lielas masas, un viņi grib beidzot tiem gan Jeruzālemes jūdiem, kas sadarbojas ar okupantiem, gan arī romiešiem parādīt. Viņi grib izmantot Jēzu, lai viņš aiziet uz Jeruzālemu un tagad tur, kā jau viņi saka, 3. pantā. Ej uz Jūdeju, lai redz tavus darbus, ko tu dari. Parādi visiem, cik tu esi efektīvs, cik tu esi iespaidīgs, cik tu esi varans, cik tu esi dižs, cik tu esi kaut kas īpašs. Jo viņi grib izmantot Jēzu, lai būtu vai nu minimums nemiers, bet varbūt pat kaut kāda pamatīgas atcelšanās, kas kaut ko vēl vairāk izraisa. Tā ir viņu politika. Un viņa politika ir neganta. Un Jēzus saka, pagaidi, šis nav tas brīdis, kur man tur jāplātās vai jārāda kaut kas. Mans laiks ir mans laiks, un neizmantojiet mani priekš jūsu spēlītēm. Un mēs to saprotam, ka viņi brāļi jau nedomā kaut ko pozitīvu, viņi domā vienkārši izmantot Jēzu. Viņi jau nav sapratuši pašā sākumā, kāpēc viņš ir. Tieši tā, un arī 5. pants to saka, viņa brāļi neticēja viņam. Ja? Respektīvi, viņam nebija, viņa radiem nebija nekāda godprātīga attieksme pret Jēzu. Viņi nesaprat, viņi arī viņu necienīja. Citos evaņģēlijos mums pateiks, ka viņi domā, ka viņš ir ķerts un gribēja viņu iespondēt mājā, viņš turās paliek mierīgs un kluss. Bet šeit tātad viņu iemesls ir ļoti savtīgs, varētu pat teikt zemisks. Viņi vienkārši grib Jēzu izmantot, viņam vienalga, kas notiek ar Jēzu. Viņš jau tiks tur no tiem romiešiem nodurts un nožmiegts, bet nekas, lai notiek. Varbūt kaut kāds skandāls būs, varbūt kaut kāds sacelšanās, kaut kas notiks. Tā kā viņu iemesli ir ļoti apšaubām, bet tas jautājums ir, vai Jēzus, viņš jau viņiem saka, mans laiks nav nācis, jūsu laiks ir vienmēr, jūs gribat iet, ejiet, pasauli, ka es runāju, pasauli uz mani reaģēja ļoti bet uz jums tas neko nemaksā. Ejiet, 8. panta, ejiet uz svētkiem. Es vēl neeju. Bet vai labi, viņš neiet, bet viņš tad aiziet. Mēs vēl ar vienu varam, mēs saprotam to brāļu negantību, bet kāpēc Jēzum bija jāstāst pekstiņus? Viņš izvairās no tādas konfrontācijas, kaut kāda sāsinājuma. Izvairās no saviem brāļiem? Nē, viņš viņus atšifrēja. Jā. Redzēt cauri. Viņš viņus atšifrēja, tas ir pavisam skaidrs. Bet kāpēc viņš nesaka, jūs draņķi tādi, jūs man gribat izmantot, ejiet uz svētkiem, es iešu klusībā, ja es iešu pats sev slepeni, un viņi nav vērts viņiem paskaidrot. Jā. Varbūt.
Markā jau tur diezgan skarbi parādās, kā visi gaidīja no viņa brīnums, visi pūļiem sanāca, visi gaidīja tikai brīnums. Nē, tas ir... Ka viņam nebija pat mirklis vienam, ja, kā tur bija, ka Pēters pats skrien pakaļ. Marka evaņģēlijā. Nē, tas ir skaidrs, jo, piemēram, iepriekšējā nodaļā mums jau no jālas, Jēzus ir pārvērš šajā tuksnesī, tur ir šis lielais maizes daudzums, kur viņš dara šo brīnumu ar maizi, un cilvēki grib viņu iecelt pa ķēniņu. Tā kā viņš katrā ziņā, no tās lomas ir. Viņam ir šī loma, ko cilvēks saredz, ka šeit varētu būt beidzot tas cilvēks, kas var visu tautu dabūt kājās un padzīt romiešu. Un viņa brāļi kaut ko no tā arī man, cik un ko, tas ir vienalga, bet katrā ziņā viņi kaut ko no tā jūt un saprot. Bet šeit ir tas Jēzus gājiens. Mēs varam iedomāties, Jēzus varētu teikt, ejiet jūs, es vēlāk izdomāšu, vai es iešu, vai es neiešu, ja es iešu, tad es iešu, ka neviens man neredz, ja neteikt neko, ejiet. Un tā, bet nē, viņš saka, es 8. pantā, es neeju uz svētkiem. Redzat? Jo mans laiks vēl nav pilns. Bet 10. pantā, kad nogājuši, tad arī viņš devās turp slepen, viņš pārģērbās. Bet kā ir tādā situācijā, kur pie mirušā Lācera, viņš sauc pie slimām Lāceru, un viņš saka, nē, arī viņš speciāli nogaida, ja? Un aiziet tad, kad viņš mirst, tad, kad viņš uzskata, ka ir īstais brīdis. Viņš tur arī... Jā, bet tur nav tāda izlikšanās. Šeit viņš taisn saka, viņš darīs vienu, viņš dara kaut ko citu. Un tas jautājums ir, kā jūs to saprotiet, kā jūs domājat, kas te vārās. Un es nedomāju tikai ar Jēzu, bet kā mums vispār vajadzētu uzvesties šīs jautājumos, kur katrā ziņā Jēzus uzskata, ka viņš nedrīkst saviem radniekiem teikt patiesību. Viņa vērtējums ir, ka viņš nevar viņam teikt patiesību. Varbūt pārāk bīstami tas būtu. Jā, tas būtu bīstami. Viņiem būtu ambīcijas, kuras viņi gribētu izspēlēt. Ja viņš teikt, ka viņš iet slepen, tad viņi meklēt. Tā kā viņam ir dibināti iemesli, kāpēc viņš to nedara. Viņam ir pamatojums. Bet ko es secinu no tā, un tagad jūs man pasakiet, kā jūs domājat, ko es secinu no tā, un ne tikai no šīs vietas vien, bet no daudzām vietām, ka Bībelē nav tāda absolūta, kā tajā Morālijāna, absolūtā patiesība. Tādas lietas nav. Un es jums kaut ko pateikšu. Es domāju, ka baznīcā viena no lielākajiem skandāliem un ļaunumiem, kas ir izdarīti, ir mācītāji, kas kaut kādā veidā atstāja iespaidu, ka Dievs prasa kaut kādu absolūtu, ideālu izpildu. Man vienalga patiesība, mīlestība, nesautīgumu, ka mums kaut kā, ka kristieši un kristīgā ticība nodarbojas ar kaut kādiem absolūtiem, ar kaut kādiem absolūtiem ideāliem. Un ja nav šie absolūtie ideāli, tad tā nav cienīga ticībai, cienīga mācībai, kaut kas mums trūkst. Un es gribu jums teikt pilnīgi pretējo, ka Dievs nekādus absolūtus no mums nesagaida. Vispirms mēs neprotam absolūtus izpildīt, bet tas nav mums piemērots. Mēs esam dzīvē, kas nav ar absolūtiem iespējams izveidot. Ka mēs nevaram izpildīt absolūtus. Ne tikai mēs nevaram, mēs nedrīkstam. Jo tiklīdz mēs gribam šo morālo absolūtu ieviest, mēs ļoti ātri iekrītam
visādās aplamībās un ļaunprātībās un absurditātēs. Tas ir, ko es tā gribu pieteikt šovakar, un varbūt, ka mēs varam par to parunāt, kā jūs jūtaties. Es vēlreiz atkārtoju, man liekas, mācītāji ir izdarījuši lielāku ļaunumu nekā viss cits, vēl vairāk nekā viņu pašu personiskā nepilnības un aplamības un muļķības un netiklības, ar kuru varētu sarakstīt visas bibliotēkas aizpildīt. Bet tas ir nieks salīdzinot ar to moralizējošo. It kā starp rindām prasību vai paredzējumu, ka kaut kur Dievs mums nostāda kaut kādu absolūtu vērtību priekšā. Ka Dievs nodarbojas ar absolūtām vērtībām. Es gribu apgalvot, balstoties uz daudziem tekstiem, bet es lieku šo kā vienu piemēru, ka tas nav kā šī dzīve ir iekārtota. Ka šī absolūtās vērtības ir patiesībā bieži vien kalpo visam citiem mērķiem. Mēs ar absolūtiem citus iznīcinām un citus nopeļam un citus kaut kādā veidā noliekam. Absolūti nav priekš mums. Kā jums šķiet? Man vēl ir šis tas sakāms, bet tie absolūtie cilvēki dažreiz ir pilnīgi nepanesami. Tā teicamnieki, ja? Viņi otru vaino pie jebkuras iespējas, vismazākās. Jo... Jā. Teicamnieki, kurš to teica? Tu teici teicamnieki, jā. Perfekcionisti. Jo viņi tā kā es pēdējā laikā pārliecināsies, ka viņiem ir kaut kāds mehānisms, visiem jau riebjās tas vārds vampīri, ja, bet ka viņi atņem enerģiju otram cilvēkam šausmīgi ar savu uzvedību, jā. Iekšējo pārliecību tādu. Jā. Tas ir šausmīgi diezgan. Jā. Jo tu jūties baigi vainīgs viņi, tā. Jā, viņi prot padarīt cilvēku vainīgu. Jā, padarīt totāli vainīgu, kad tā var 3 stundas galvu sāpēt no viņa. Bet kas tad ir tā patiesība? Ja? Man ir sava patiesība, tev ir sava patiesība. Ja? Kam tad ir tā patiesība? Patiesas varbūt ar sevīm, bet tikai ar sevīm. Un varbūt tāpat nelīdz galām, varbūt kaut kur kļūdos. Bet vai tas nozīmē, ka mēs absolūti nesagaidām nekādu? Es domāju, nekādīgi. Mēs nevaram absolūti nekādīgi sagaidīt. Es varu būt absolūts patiesas ar sevīm un vienīgais varbūt ar Dievu es varu būt bet ja mēs neņemam absolūtu patiesību, vai mēs negribam tomēr kaut kādu relatīvu patiesību? Relatīva patiesība. Katrs cilvēks, tev arī ir relatīva patiesība savādāk nekā man. Līdz ar man ir uzreiz, kā es sāku runāt, man ir jāpielāgojas, kurai vīnu runājot vai to. Kaut kāds pašsaglabāšanās instinkts gan jau iestrādājas, kad ir kaut kādīgi jāmēģina. Protams, kad es domāju, ka man jāmēģina runāt tā, kā es jūtu un tā, kā es domāju. Varbūt nav jāpielāgojas citu patiesībai, bet citam varbūt liekas, ka... Bet piemēram, man ir ļoti nepatīkami cilvēki, ja es jūtu, ka viņš pielāgojās. Neinteresanti. Ja tikai es saku to, ko es gribu dzirdēt, vai kas ir vajadzīgs. Protams, tas ir tā... Jo es prašu kaut kādu godīgumu no cilvēku. Es paredzu, ka viņš runās tieši tā, kā viņš domā. Un cilvēks visu, tad, kad tu esi, pieņemsim, ar sevīm vai esmu, pieņemsim, attiecīgi godīgs pret kādu cilvēku un ir paveikts kāds darbs, es arī labi jūtos. Es arī izjūtu. Bet kā tu izšķir tad šo ceļu starp absolūti tādu lupatu, kas tikai plivinājās līdz visam pārējiem un kaut kādu absolūti neciešamu korektu. Es jau nemēģinu šķirot, es jau domāju, mēģinu būt tāds, kāds es esmu. Bet ko mēs iesakam viens otram? Ko mēs sagaidām viens no otram? Man liekas, labs vārds ir īstenība, ja mēs cenšamies būt īstāki jau, un tad tas kaut kā aizvieto. Es domāju, ka jāsaka patiesība, nav kāda. Ja tu jūties, ka tas ir īsts. Man, piemēram, tāds kritērijs, mums ir tāda palietīva bērnu grupa, ja, kas dzīvi ilgi tā ierobežot, ja.
un tad tie cilvēki, kas tur strādā, viņi ar to, ko viņi veic, viņi var nerunāt, es varu nediskutēt, bet viņu ikdienas darbs, ja, man ir tādu cieņu, tādu, ja, abrīnu, un viņi nedzīvo blefojot, ja. Man nav svarīgi, ko viņi runā, bet, ka es to redzu jebkurā brīdī, principā. Bet vai un arī darba un vārdi nesaskan? Un, kad ienāk blefotājs, ja, tad tur noteikti būs kaut kāda disharmonija radīsies. Bet kā mēs vai ir kāda vadlīnijas, kā mēs atšķirt blefotājs, lišķis no kaut kādiem cilvēkiem, kam ir īstums, kā tu saki, vai godprāts, vai patiesības kaut kāda ādera. Mēs taču gribam, mēs kaut kā, es tā piesaku, nav absolūta patiesība, bet tas nenozīmē, ka nav nekādas patiesības. Tas būtu nonsens. Mēs tā nemaz nevarētu dzīvot. Ja man būtu visu laiku jājautā pie sevis, vai tas, ko tu saki, ir patiesa. Tas tā mēs nedzīvot. Es paredzētu, ka kāds man kaut ko saka, es varu visu paļauties uz viņu vārdiem, ka tie ir, par cik es viņu saprotu, ir pareizi un īsti. Vai kādam ir kāda doma? Vai nav tā, ka varbūt var to absolūtu paplašināt, to jēdzienu kā tādu, ņemot vērā, ka tas absolūts kaut kas, absolūta patiesība, absolūta mīlestība vai kaut kas, tas ir tā kā tādas sava veida lamatas, kurās iekrīt, teiksim, ja mēs runājam par kaut ko, nezinu, kaut vai tīri praktiskām lietām tur, vai sadzīviskām, un tad tas, kurš runā, viņš tur, teiksim, izsakās, tur vajag darīt tā, un tajā brīdī viņš ir pilnīgi pārņemts ar to, ka viņš zina, kā vajag darīt, bet tas nākamais solis, tā rīcība, nevienmēr atbilst tam, ko viņš ir teicis. Respektīvi, sanāk tā, ka teorijas prakses ir puse tikai, un tas tā kā nestrādā, bet vārdos, kā mēs zinām, daudz ir ļoti spēcīgi, bet tad, kad jānonāk līdz tai darīšanai, tad ir visādi. Tātad viens, ko mēs varētu tā izsecināt, ir, ka viens rādītājs, un es domāju, tas ir ļoti pareizs rādītājs, tas, ko jūs abas esat teikuši, ir, ka mēs tomēr pavisam vienkārši skatīsimies uz darbiem, vai tie sakrīt ar vārdiem. To taču mēs darām, vai ne? Tā ir viena mēraukla. Vai tas, ko cilvēks saka, un tas, kā viņš uzvedās un dara, ir savienoti. Es domāju, tā ir katrā ziņā viena mēraukla. Padomāsim vēl par citām. Man ir kādi ieteikumi arī, bet padomāsim vēl, kas mums palīdz. Es domāju, šis katrā ziņā palīdz. Un tas jau tāds mums visiem saprotams, to, ja mēs tā automātiski darām. Bet es domāju, mums vajadzētu fiksēt, ka mēs vēl vairāk paģērējam, īpaši no tiem, kas grib būt kristieši, ka viņu vārdi un viņu darbi ir kaut kā ļoti savienoti. Un ja tu negribi darīt, tad nerunā. Nav nozīmes plātīties ar kaut kādiem ideāliem, kurus jāizpild. Un man piemēram, Sandra, man visu laiku šito te... Visu laiku kaut kā velk man pie štrumbantēm, lai ka bērniem kaut ko teikt, kā vajadzēja. Ka tas ir viss garām. Vajadzēja tā. Kāpēc tu nedarīji tā? Es viņai piekrītu. Viņi nezina nemaz kāpēc. Viņi jā, bet arī ko tas dod? Tev vajadzēja, bet nav noticis tā. Tev vajadzēja, vajadzēja, bet un nenotika. Tad domā, kur tad tu biji agrāk? Tā kā tas ir tā. Bet ņemsim kaut ko tādu vienkārši.
Teiksim, es aizēju uz jūsu māju, un jūs man iedodat vakariņus, un saka, kā garšoja. Ja es uz jūsu māju aiziešu, visu garšos labi, bet, teiksim, es pie kāda cita aizēju, un interesanti. Un mēs sakam, interesanti. Vai kā latvieši saka, es viņam kaut ko saku, un mums ir tas briesmīgais vārds normāli, kas kā ir normāli. Tas sēdz visus grēkus, neko tas nepasaka normāli. Es domāju, kristiešiem, man liktos, ka vajadzētu aizliegt šo vārdu normāli, ka kristietis nezinu, vispār lietot vārdu normāli. Bet kā ir ar ēdieniem? Es atceros, ka mēs bijām Anglijā un man mamma aicināja mācītāju, mūsu mācītāju vizītē uz mūsu māju pirmo reizi. Un viņi bija domājusi, ka viņi iedos kaut ko tādu ļoti latvisku. Es jums dažiem esmu to stāstījis, un mēs tur sēžam, kā jau Anglijā, ap kamīnu. Un tagad viņi, kas ir ļoti latvisks ēdiens? Skābie kāposti. Skābie kāposti. Un tagad tas mācītājs, kā jau tāds džentlmens, viņam uzliek uz šķīvu, un viņš ņem parāda, ka viņš ēdīs mūsu vienkāršo ēdienu, liek mutē. Un es redzēju, kā viņš seju pārvērtas, un viņš izspļāva kamīnā visu. Viņš saka, atvainojiet, bet to es mutē nevaru turēt. Atvainojiet. Un tur visu vakariņas aizgāja pa pieskaru. Jo Angļiem tajā laikā nebija neko citu, kā tikai vispliekanāko ēdienu. Visbriesmīgākais ēdiens pasaulē bija Anglijā. Nekur nav tik briesmīgs, primitīvs, negaršīgs ēdiens kā Anglijā, es jūs varu pateikt. Un vienīgais, kas to ir uzlabojis pēdējos gados 30, 40, ir iebraucēji. Indieši, austrumnieki, arī savā ziņā latvieši un tā, kas ienesuši piparus un kaut ko egzotisku. Vienīgā vieta pasaulē, kur, ja viņi saka, vai jūs gribat drusku vārīts kāposts, es zinu, ka es dabūšu ūdenī izvārīts kāposts, kur nav ne piciņas sviests, ne sāls, tikai izvārīt kāposts. Un tas būs man šķīvi. Un es nepārspīlēju, tas ir pilnīgi viennozīmīgi tā. Bet, kā ir ar ēdienu? Ja es man negaršo. Tāpat jāspēj. Tad jāspļauj laukā. Tāpat jāspēj. Paldies, Lodga. Kā ir Zviedrija? Nākošais atteikties, ja iet cilvēks tādēļ. Kāds dzied uzstājās? Kā bija? Briesmīgi bija. Mēs to taču sejā var redzēt. Nav jau tā, ka pilnīgi viss ir imūni, jā. Bet neviens nesaka. Bet tā jau redz, ka sēž šādi. Nē. Jā, šis. Pienāk, kā bija, bija ļoti labi. Un nākamreiz, kad viņi piesakās dziedāt, tu viņu satiec un tu visu laiku viņai melo. Tu viņai sviereņi samelo. Jā, un tad ir beigas, jā. Tu visu laiku viņai. Tu nevarēsi pateikt, īstenībā man vend gribās no tā, ko tu darīji. Bet tā ir ietanī riteni. Vai dzīve būtu labāk, ja mēs neiet tā ritenī, ja mēs tā mācētu nevis tikai no pieklājīgs. Tās ir, ko uzspiest, kā tu gribi būt pieklājīgs kaut kādā momentā, bet tu esi jau iegājis tanī, un tam cilvēkam vienmēr te būs... Vai ir kādas vadlīnijas šajā? Es domāju, jāskatās, cik tam cilvēkam bieza āda, ja mēs, varbūt viņam tā spēlēšana vai kas ir tik svarīgs, un ja tu pateiksi, ka slikti, viņš būs sagrauts, ja? Ja varbūt cilvēks ir bieza āda, un viņš tev spēlēs vienalga, ja? Ko tu teiksi, tad varbūt ir jāpasaka arī kāds kritiskāks vārds. Jāpastāst no cilvēka. Par diplomātiju. Diplomātijā taču arī ir jā, bet tas tā kā maziem bērniem. Viņš, teiksim, grib skriet mājās, un viņam saka,
Skriet ir ļoti labi, skriet var ārā. Iekšā mēs lasam, zīmējam, daram kaut ko citu. Jā. Nu, tas, protams, prasa ļoti Es atkal saku, raksturu. ko tu iedomājies? Iekšā neskrien. Mazais Dāvids, kas ir Sandras dēla, mazdēls, un es te stāstu par radiem, bet, acīm redzot, te viņi dzīvo pilsētā, dzīvoklī, un tur viss tā lieta ir tāda šaura. Un, kad viņš nonāk zvaniekos, tad viņš, vienīgais, ko viņš dara, viņš skrien visam cauri aurodams. Viņš viskaļākā balsī auro. Un skrien. Es saku, ko tu dari? Ne, viņš auro. Un Sandra man sēž, ko viņš dara? Viņš ir no ķēdes. Viņš ir brīvībā beidzot tiks. Kā riebīgi dzied, mani tendence teikt, nav labi. Nē, es nesaku normāli, es saku, manas Sandras meitas tur gribēja dziedāt un dziedāja, un viņš dziedāja, un viņš man prasīja, kā ir. Es teicu, nav, jātrenējās. Bet viņas jau negrib par operu dziedātājām, bet vienkārši. Jā, vienkārši. Arī priekš tā tas ir. Māris, tu nedrīkst man nodot, Māri. Cik biezi savas cilvēkam. Bet, protams, tas ir, kad vispāds jautājums, kurš uzņemjās to soļu lomu pateikt, tu vari dziedāt, tu ne. Bet es nezinu, vai jūs skaties vai ne, bet mēs skatījāmies Svētdien Latvijas zelta talantus. Un tur laikam gadās kāds briesmīgs gadījums, kuram būtu labāk, ja viņām pateiktu, nē, bērniņi, tev viņoli nevajag spēlēt. Jā, tā nav tava. Zelta talantus 3 gadiem. Bet viņš ir uzkāps uz skatos, visa zāle ir sarausies čokuriņā, žūriņi sēž šādi. Un pēc tam viņiem ir tas pienākums. Teikt kaut ko pozitīvu. Jā, lai tam bērnam nav, mega trauma. Labi, bet ņemsim tavu piemēru. Man, piemēram, patīk, kurš tas bija? Tagad, šini es nezinu, bet, ka bija tie agrāk, tie bija tie kori un korkari un tā. Tas, balss diriģents Teterovskis. Man vienmēr patīk, viņš tā bija diezgan brutāls savā vietā. Ne, ļoti labi, man arī patīk, viņš bija pareizs. Jā. Un tie pārējie tā drusku. Viņš mācēja diplomātiski to pateikt. Viņš mācēja. Viņš nepateica tur tā. Nešāva viņus. Ir ļoti svarīgi, kam tu saki, un tādam bērnam ir ļoti svarīgi to pašam. Tāds konkrēts punkts pateic tas un šitas. Es saprotu, tos žūrijas nebrīnoju, kā viņi ar to tiek galā, bet ir ļoti svarīgi. Ne jau viņš aiz savus varbūt vecāku, varbūt viņam iedusloši talants, un tagad sagraut bērnu pašam. Tas ir šausmas. Viņam ir priekšraksts, kā ir jāsaka. Kā jārunā. Nedomāju, ka tas ir viņa. Tas viss. Nē. Bet tā nav gluži, jo mēs redzam, cik viņi ļoti dažādi ir tur. Jā, bet katra visu laiku viņam ir priekšā. Mēs tā domājam, ka tur viss ir. Es domāju, ka viņiem tas scenārijs jau ir. Nē, tur ir ierobežots. Jūs tā ļoti cinis. Tur jāprasa mūsu draudzes Lucka un Baumāra, ne? Jā, vai arī Evitai, viņai arī bija. Baumārs ir tieši tā, man liekas, radošo grupu. Jā. Nē, cik es zinu, ka nebija tā. Es domāju, ka nebija. Ka viņam nebija scenārijs jau gatavs, kur viņam jāizpilda. Galīgi gatavs. Ciniskāks ir tas gadījums, kurš ir atļāps tam bērniņam uzkāpt uz tās skatos, kurš tā Jā, izlīdzi. Jā, tas, kas man liekas tāds vienkārši arī šeit tieši Bībelē, ka Jēzus varēja neteikt neko.
Nu? Kas man liekas, es pats esmu dzīvē cenšos, ja man ir jāmelo, un man ir iespēja neko neteikt. Tad labāk nerunā neko. Okay. Es domāju, tas ir, starp citu, mums vajadzētu to fiksēt. Es domāju, ka tas ir diezgan labs kaut kāds tāda maniera katrā ziņā. Tāpat arī šajos šovos. Bet šeit viņš neklusē, viņš teica, es neiešu. To es nesaprotu. To es tagad klausos, bet es nesaprotu pareizi atbildi. Bet žūrijas arī ļoti bieži, kad patiešām aiziet puisītes ar vīolu, nospēlēt, ir tik labi cilvēki, vienkārši pasaka, tu ļoti labi izskatījies, tu ļoti labi māki uzstāties uz skatus, un visā nepiemiņ to, ko viņš spēlē un kā viņš nospēlē. Pasaka visu pārējo, un to vienkārši ignorēsim. Tas bija slikti, to neteiksim, pasaka visu to labo. Kāda tam nozīme? Vai kāpēc nepasteigt, paklausies, viola nav priekš tevis, ja tu vēl atnāc pēc 3 gadiem? Tas būtu pareizi, bet tāpat laikā ir izvēle samalot un pateikt, tu ļoti labi nospēlēji. Jā. Vai arī... Tas būtu pārkāpt, tā būtu robeža pārkāpt, jā? Jā, tāpēc es... Ja klāji mēs runājam to, kas nav. Labāk klusēt. Pateikt to, kas ir taisnība. Vai novirzīt uzmanību uz kaut ko citu, jā? Okay. Ir jau kas māka arī to tā, neko nepasaka, ne jā, ne nē, bet viņš pārunāja. Bet vai mums patīk? Piemēram, mēs saprotam, es brīnos, cik ātri Latvijas politiķi iemācījās šito, ko visur citur prot. Kā viņi iemācījās cik ātri pilnīgi klāji runāt stulbības un turpināt runāt stulbības, neskatoties to, ka viņiem prasa konkrēts jautājums, viņi neatbild nevienu. Bet mēs taču to neatzīstam kā normu. Bet sanāk, ka viņiem tā absolūtā patiesība, teiksim, absolūti neinteresē. Absolūti neinteresē. Bet nav jau jābūt absolūtai patiesībai, jābūt kaut kādai patiesībai. Bet kaut kur viņi tā kā ir priekš tautas, teiksim, patiesība. Gaisā kaut kur. Gaisā, jā. Es nezinu, kur ir gaisā. Es neredzu, kur ir gaisā. Politiķi jau tas ir atsevišķi tāds. Dažiem tikai jau gaisa. Viens ir publiskais un cits ir, kas tad, ko viņi saka, tad kameras ir izslēgts. Bet mēs taču tev neuzskatītu par kaut ko dīžu vai politiķus? Arī politiķi amatam. Jā, viņiem ir amats. Vai tad nebūtu labāk, ko Māra saka, ka mēs tad paklausies, tad klusē? Tad nevienam nebūtu ko rakstīts par Saeimas sēdēm, izklusē. Tāpēc tad, vai mums patīk, ka mēs visu laiku tiekam mānīti, ka mums vazājas deguna? Bet, nav nekāds savspīdības. Tas ir viss, cik es sapratusi, piemēram, savā darbā, kad viss balstās tām piramīdām, ja, un tās apakš tā kā vergi tomēr uztur augšas. Tas jebkāda aktivitāte ir piramīda. Tu to atzīst? Jā. Tā kā mums tā labklājības ministrijas ietvaros, teiksim, balstās uz aprūpētāju līdz kājām, līdz ģībonim, ja, tie ir pārstrādājušies, ja, viņas tik slauc un slauc. Kurš? Tā piramīda. Ir pārstrādājušies? Nē, apakš ir pārstrādājusies aprūpētāji. Jā, viņi pārstrādājuši, bet par mazu naudu, jā. Bet tā sistēma viss ir korumpta. Viņi ir neefektīvi, ļaunprātīgi un pilnīgi prometam. Ja ir viena ministrija, kur vajadzētu revidēt, ir patiesībā 2, bet viena no tām ir katrā ziņā. Tāpēc, ka viņi izveidoja un kurš ārpēc cilvēks jau smējās par to. Ja ir melotāji, tad tur ir vislabākušies vislielākie. Veselības, tad katrs cilvēks ir dzīvs un viņam ir veselība. Un nevajadzēja būt tādai ministrijai. Veselības ministrija bija agrāk mums. Vienalga, veselības vai labklājības. Viņi interesējās par cilvēku veselību. Veselības ministrija. Bet varbūt, vienkārši jūs man par to ministriju runājot, ir tas klasiskais piemērs par komandām un sadarbību komandā, kad ir 2 ērētāju komandas. Respektīvi, pieņemsim, studijas, kur no ērēšana ļoti izplatīta Anglijā, ir komanda, kas ir katru gadu viņi tā kā bijusi neuzveicama, un tagad viesi studenti Japāņi saka, nē, mēs jūs uzvarēsim. Un komandā ir 8 ērētāji, tad 7 ērētāji plus vadošais, kas treneris, kas tur kliet ātrāk.
Tagad uz starta stājas 2 tās komandas un Angļi zaudē. Un pēc tam, protams, ir sapulcs, tiek sasaukts un viņi izpēta, ka principā nē, ka tas, kas ir Koks, viņš visu darīs pareizi. Zem viņa ir nākamais vadītājs, kurš visu ir darījis pareizi, devis pareizi rīkojumus tiem, kas ir vadītāji zem viņa. Savukārt, vidējā līmenī ar vadīšanu viss ir bijis kārtībā. Tālāk nākamais solis ir zemākā līmeņa vadītājs. Un vadītāji, viņi ir vairāki, principā arī viss ir kārtībā. Visi uzdevums ir sapratuši, devuši tālāk, un tad tiek secināts, ka vienīgais, kas tiešām ir bijis vainīgs, ir bijis airētājs. Vienīgais. Savukārt, Japāņu komandā bija sagadīšanās 7 airētāji un 1 vadītājs. Es domāju, patiesība katram tajā savā, varbūt tajā līmenī, kur ir viņš tā pilnvars. Viņam liekas, ka viņš viss izdarīs. Ko mēs varētu no tā secināt? Mēs varētu secināt, ka sistēmas, kur ir daudz vadītāji, ir, protams, ir melu mājas. Tās jau viss ir domāts, lai katrs līmenis nākošam tur kaut ko sastāstīt. Un tāpēc viņas viss ir kaut kā jāvienkāršo līdz tiem airētājiem. Un es domāju, ka tas patiešām tur ir arī tā dziļa patiesība, ka sistēmas piespiež cilvēkiem kļūt par melīgiem, nepatiesiem, ka viņi kalpo nevis patiesībā, bet kalpo tagad savai sistēmai, savam arodam. Viņi nedrīkst izkāpt no ministrijas rāmiem un aprādīt kļūdas, nepilnības. Ne tik no ministrijas, no savas komforta zonas cilvēks. Arī komforta zonas, jā. Bet īpaši sistēmas. Mēs izveidojam administratīvas sistēmas, un tās ir tās, kas mums piespiež melot. Jo kā Bībele rāda, patiesība noved pie krusta. Šeit patiesība nebija pilnība, jo vēl nebija pienācis laiks, bet kopumā Jēzus patiesība. Labi, iesim tagad uz šo līniju, ko tu saki, ka patiesība noved pie krusta. Un tas, protams, ir Jēzus dzīvē tas būtiskais, kas parāda, ka tad, kad viņš saka, viņa stunda nav šeit nākus, ka tad, kad viņa stunda bija nākus, tad tas noved pie krusta, un tas ir, viņš dzīvoja saskaņā ar saviem vārdiem. Bet es tagad gribētu atgriezties pie tevis, Māra, ka tu saki, tu patiesībā nevar saprast, ko tad Jēzus šeit, kā viņš var teikt vienu un domāt otru un darīt trešo. Un tas ir tieši saistībā ar šo jautājumu. Es domāju, ka viens, kur mēs varam patiesību, ko mēs varam mērīt, un tas mums katram jādara atsevišķi, to mēs nevaram tā kā tādu programmu izlikt. Viens ir, patiesība nav tikai fakti. Un mēs dažreiz iedomājams, ka patiesība ir fakti. Patiesība nav fakti. Un šī gadījumā Jēzus norāda uz to, un tas ir tas, ka nav gluži tik ļauni, kā tu domā, ka Jēzus, ko Jēzus te dara. Viņš 2 reizes saka, mana stunda nav nākus. Šis nav tas brīdis, tas uzdevums, kas ir lielāks, dziļāks un patiesāks nekā tas, vai es iešu vai es neiešu uz Jeruzalemi. Ka ne tas fakts, vai tu iesi vai tu neiesi, ir svarīgs, bet ap ko visa lieta? Un ap ko ir visa lieta? Lieta ir ap 2 lietām. Viens ir viņa brāļa negodīgums. Viņa brāļi grib viņu izmantot. Viņi ir neganti. Viņi vienkārši grib nemieru. Ej, parādies tur. Tu esi lieliski. Aizej parādies. Redzēsim, kas notiks. Un Jēzus uz šo negodīgumu saka, nē, šis nav tas, kāpēc es esmu nācis, lai kaut kur plātītos. Uz viņu ļaunprātību. Otrs ir, ka viņš saka, jums jau nekas nav, jūs jau par neko nestāvat. Jums nav nekāds īstums jūs dzīvē, ar ko jums ir jāsadarbojās, un tāpēc jūs varat melot, nemelot, iet, neiet, fakti vai nav fakti,
un viss ir viegli tā kā pa slidenu dēli. Bet ja kādam cilvēkam ir kaut kas, kāds uzdevums, ko viņš uzņemās, tad bieži vien mēs tā vārdā atļaujamies šajā faktu līmenī neteikt kaut kādu absolūtu patiesību. Un es domāju, šis ir varbūt tas attaisnojums arī politiķiem. Jo mēs esam ar ļoti pretrunīgām prasībām no mūsu politiskās sistēmas. Tas, ko es gribu, varbūt jūs negribat, vai ko jūs gribat, varbūt es negribu. Un politiķi tiešām tā ir dīža profesija, kas to prot darīt, savienot maksimāli taisnīgi šīs nesavienojamās prasības, ko mēs visi gribam. Un mēs visi nevaram dabūt to, ko mēs gribam. Un ja ir kāds cilvēks, kas nevis savas kabatas dēļ, vai sava ienākuma dēļ, vai savu prestīžu dēļ strādā, bet, teiksim, kaut kādu arī uzdevumu dēļ, tad es varētu saprast, ka man netiek stāstīts viss, jo es iznīcinātu šo, pieņemsim, labu nodomu un programmu. Bet politika ir sarežģīta un atstāsim to pie malas. Es domāju, arī mums, piemēram, sarunā ar jauniešiem. Man būtu daudz kas sakāms mūsu jauniešiem, ko es redzu. Bet viņi nav gatavi šobrīd to dzirdēt. Kāda man nozīme kaut ko teikt, ko viņi nav gatavi. Un tā ir tāda ļoti grūta lieta. Es jums varu pateikt, kā tas ir, kad cilvēki nāc pie padomu pie mācītāja. Man ir jāizvērtē, un es man nav arī nekādas grūtības sevišķi to izvērtēt. Es dzirdu, ka cilvēki nav gatavi dzirdēt to, ko es saku. Man nav nozīmes. Nav nozīmes kaut ko teikt, ko es zinu, ka viņi nevar šobrīd pieņemt. Un tad mans uzdevums ir redzēt, vai nu pa vienu reizi, vai vairākam reizēm mēs varam nonākt pie tā, ko es patiesībā gribētu viņiem teikt. Ir ļoti interesanti ar sprediķiem. Man nebeidz fascinēt, ka man cilvēki nāk un saka, tas bija ļoti labi, kā jūs teicat, un es viņiem prasu, ko es teicu. Un es dzirdu atpakaļ to, ko es nekad savu mūžu neesmu neteicis. Bet tas nav nekas. Es ļoti labi saprotu, kas tas ir bijis. Ir bijis kāds cits teikums, kas viņiem pašiem ir licis aizdomāties uz to problēmu, kas ir viņa problēma. Un viņi ir sadzirdējuši savai problēmai risinājumu. Un, ja tas ir noticis, cilvēks var būt absolūti gandarīts, ka kaut kas, kas ir runāts, ir trāpījis tajā pareizā vietā, lai cilvēks pats varētu aizdomāties. Es neesmu no tiem mācītājiem, kas domā, ka jātur klausītājs kalpībā. Es jums esmu teicis, jūs zināt, ka ir izdarīt pētījumi, ka cilvēki klausās prediķi vai runas, lekcijas. Kad prāts pirmoreiz novirzās no dzirdētā. Cik ilgi laiks vajadzīgs, lai ir pirmā novirzīšanās, neklausīšanās? Mazāk kā minūte. Cik? Mazāk kā minūte. Mazāk kā minūte. 1,5 sekundi. 1,5 sekundi. Jā, uzreiz jau asociācijas. Kāds sāk runāt, un uzreiz jau domas ir jau šaujās. Un viņas nāk atpakaļ, protams, paklausās un atkal aiziet. Un šie testi ir parādījuši, ka patiesībā tas cilvēks nāk un iet, viņš arī dzird vienu vārdu, un tad viņš atkal kaut ko domāt, un tā, un aiziet. Un tā ilūzija, kāds tur klausītājs tā, tagad katru vārdu ir pilnīgi fizioloģiski un visā citādi nereāli. Tas nenotiek. Un tāpēc dažreiz mēs nevaram patiesību pateikt, jo
cilvēks nav gatavs to dzirdēt. Nu, piemēram, tā violnieks, kas tur ir uzstājies, kas grib uzstāties un par katru cenu. Un ka viņam teikt, nē, no tavu vielu spēlēšana nekam nedara. Tad tajā brīdī tam nav nekādas nozīmes. Tur ir citi momenti, tur ir tas, tu jau pateici, tas uzstāšanās drosme, tā uzstāšanās iniciatīva, tā radošais prieks, arī ja tev vēl nav tas izpildes spējas. Kurš to teica, ka mēs varam atzīt Māri, ka mēs varam atzīt citas lietas, kas tajā momentā ir arī ļoti acīm redzamas un neakcentēt to, kas ir failers un neizdevies. Es domāju, tas ir pareizi. Tā kā pirmais, ko es gribu teikt, ir šeit mēs viens, kas ir ļoti skaidrs, ka ir atšķirības starp faktiem un patiesību. Fakti nav patiesība. Viņi, protams, kaut kā saistība patiesība, kaut kāda patiesība jau ir, bet patiesība ir dziļāka nekā tikai fakti. Un mums ka mēs tā domājam, vai mēs runājam patiesību vai nē, nedomāsim, ka šeit ir jautājums tikai par faktiem. Jautājums ir par to dziļāko īstenību. Par ko ir runa? Bērnu audzināšanā. Nav tas, vai kāds ir bļausties vai kaut ko citu, bet par ko ir runa? Vai mēs palīdzam ar to dziļāko, kas ir vajadzīgs. Tas ir viens. Otrs ir tikai tāds brīdinājums, un lai mēs sev pārbaudām, mēs jau to zinām, bet es to gribu atkārtot. Mēs bieži vien varam lietot patiesību kā ierocis. Mūsu agresivitāte tiek gandarīta. Mēs kādam gribam sadot pa galvu, un tad mēs kaut ko patiesu pasakām. Un mēs aizstāvam ļoti augstu. Mēs jau tikai runājam patiesību. Bet mēs esam cilvēku iznīcinājuši pilnīgi nevajadzīgi. Tikai tāpēc, ka tas mums sagādāja gandarījumu, mēs bijām priecīgi, un tas mums pašiem bija vajadzīgs, lai mēs savus ko? Lai triumfētu, lai arī savus dusmas izgāst. Un patiesība ir viena no veidiem, kā mēs agresīvi citiem uzbrukam. Komitejās es to ļoti redzu kā cilvēku. Vienmēr tad aizstāvās. Es jau tikai teicu, kā tas ir. Bet pilnīgi nevajadzīgi. Es domāju, ka no tā mums ir jāuzmanās, vai mēs gribam kaut ko ar patiesību iegūt, vai mēs gribam kaut kā ar patiesību sist. Vai mēs gribam kādam uzbrukt, vai mēs gribam kādu ievainot ar savu patiesību. Un es domāju, ka, lai gan tas nav tā viegli izpildams, tas vecais lozungs vienmēr ir pareizs, un tas ir, ko es varbūt tad arī ņemu sirsnīgi dienā priekšā. Jautājums ir patiesībā mīlestības jautājums. Vai mums tas cilvēks rūp? Nevis vai mums patiesība rūp, bet vai mums cilvēks rūp. Un cilvēks ir svarīgāks nekā patiesība. Tas nenozīmē, ka melot, mēs varbūt varam arī cilvēkam skādēt, ja mēs liekuļojam, melojam un lišķojam. Protams, tas ir graujoši. Bet jautājums ir, vai mums ir tas cilvēks svarīgs, ja mēs kaut kā to cilvēku upurējam kaut kādas absolūtas patiesības dēļ. Cilvēks ir svarīgāks par patiesību. Es domāju, to ir vērts paturēt prātā. Man šajā sakarā, kas es piedodies, atkārtojos, es zinu, kur pie mācītāji ir negani cilvēki. Viņi liekuļo. Mēs liekuļojam. Mēs zinām, ka mēs nedrīkstam dusmoties. Un es atceros, ka mēs vecie semestri, mēs sēdējām pie galda, tur diskutējām, un tas diskusijas bija karsts un ass un dusmīgs, un vienā brīdī tur tas viens pasniedzās pāri galdam un iepļaukāja to otru un teica, Kristus vārdā še!
Tas ir kraks. Tā kā, es domāju, ja es tādu kopsavilkumu, es domāju, pilnīgi viennozīmīgi ir aplam iedomāties, ka kaut kā mums ir jātēmē uz kaut kādu ideālu absolūtu patiesībā, ja absolūti viens vai otrs vai kaut kas. Tas nav priekš cilvēkiem un tas nav mūsu dzīvē. Dievs nav tā iekārtojas dzīve. Otrs ir starpības starp patiesībiem un faktiem. Un trešais ir cilvēks ir svarīgāks nekā kaut kāda principa vai vispārējais. Ir tik viegli, un tas notiek darbās, ministrijās, administrācijās, struktūrās, ka mēs uzturam struktūru un upurējam cilvēku. Un vienīgais glābiņš tam, starp citu, tas ir drusk uzlabojies ar to tajā brīdī, kad ienāca sievietes šajās struktūrās. Lai gan viņas arī pārmanto tos vīriešu negantības un stulbības. Bet sievietes drusk redz plašāk dažās šīs situācijās nekā vīrieši. Vīrieši ir tādi cak. Viņš nevar, nu tad ārā. Un tā pieredze, ka sieviete drusk var redzēt cits motīvs un plašāks apstākļus nekā to, ko vīrieši ienes. Tā, nu tas bija, ko es gribēju šovakar. Ja kādam vēl ir kādas domas? Ja ne? I've got to get you we've got to talk with Amanda. I need a translator for you. I'm sorry that you tā kā vārtu prot tulkot angliski. Oh, Mārds could do it for you too. So you get a good looking translator, not just a translator. Tā. Varbūt, ka ir vēl kādam kāda doma? Liekas, tā īsti jau viņš varbūt arī nemeloja, jo viņš jau nesaka neies, viņš saka, vēl neejam, vēl viņš neiet, viņš saka. Vēl es neejam, bet vēlāk viņš gāja, viņš jau nesaka, vispār neies. Viņš tā kā pamato, laiks nav pienācis. Jā, viņš saka, tagad es neejam. Jā. Viņš jau neteica, ka nemaz neies. Viņam ir tā kā arguments. Tas, kā mēs attaisnojam savus melus, kāpēc kaut ko neesmu izdarījis. Es jau tagad neteicu, tad es tu domā, tas vēl ir tas... Jā, vēl neim, 8. pantu. Vēl neim. Fantastiski. Jūs redzat to? Jā, vēl. Tā saka, vēlāks ir. Jā, bet viņš to nepasaka, jā? Es vēl neeju. Jā. Kas tas ir par vārds neīmu? Veca formula? Es neīmu. Jo tā ir veca formula, ka šobrīd tāda vairāk... Kā tagad saka? Neeju, bet... Es vēl neeju. Es vēl neeju. Es vēl neiešu. Es vēl neiešu. Bet man atkal interesē, kāpēc viņš to dara slepus, kāpēc viņš slepus aizies. Tas ir vienkārši, to es varu atbildēt. Viņš dara slepus, jo tas ir, kāpēc viņš negribēja vispār iet. Jo viņš baidās, ka viņu iecels par bara vadoni. Šeit, jo es neizlasīju to otrā pusē, kur viņš izdarīja šo zīmi tuksnesī, un tur ir teikts iepriekšējā nodaļā, viņi grib viņu iecelt pa ķēniņu. Un viņam ir bailes. Mums ir grūti iejusties šajā, jums jāsaprot, mēs dzīvojam tādā ļoti noformētā dzīvē, kur nav dumpi un demonstrācijas, un kur nu vēl Latvijā, bet arī pat visur pasaulē. Mēs tādā sakārtotā vidē, bet šeit ir vide, kas var eksplodēt momentā. Un tas arī notika. Vēsturiski mēs zinām, ka tas notika. Masīvi sacelšanās. Un romieši viņus nežēlīgi visu šī šāda veida sacelšanās nolika pie vietas. Ar slaktiņu uz nebēdu. Un tāpēc Jēzus vienkārši aizbēga
Paskaties iepriekšējā lapspusē. Chapter 6. That's okay, yeah. Chapter 6. We're all finished almost. 6. lapspusē, 103. lapspusē, 6. nodaļā. Paskaties 12. pantā. Kad viņi bija paēduši, viņi sacīja saviem mācekļiem salasīt atlikušās druskas, lai nekas neiet bojā. Tad tie salasīja tās un piepildīja 12 grozus ar druskām, kas no 5 miežu maizēm bija atlikuši tiem, kas bija ēduši. 14. pants. Kad no ļaudis redzēja, kādu zīmi viņš bija darījis, tie sacīja, šis tiešām ir tas pravietis, kam jānāk pasaulē. Bet Jēzus, 15. pants, manīdams, ka viņi taisās nākt, lai viņu ar varu ņemt un celt par ķēniņu, viens pats atkal uzkāp kalnā un aizbēg prom. Tā kā viņš saprot, ka šī lieta ir ļoti eksplosīva. Šeit vajag tikai vienu, kas saka, zēni ejam, un viss notiks. Un viņi viņš pat ne tikai izvairās teikt, zēni ejam, viņš redz, ka viņi grib, kā šeit teikts, ar varu paņemt un teikt, mums te ir un tā. Kāpēc tas notika šeit tuksnesī ar to ēdināšanu? Ko te viņi bija saskatījuši tā Jēzu? Mozu, otro mozu, kas izved no Ēģiptes. Pateic Fāronam, visi beidzies, mēs ejam. Un viņi bija saskatījuši Jēzu kā otro mozu. Tāpēc šī ēdzināšana bija tik eksplosīva. Un Jēzus vienkārši saprot, ka tā nav viņa loma. Viņš negribēja šo lomu. Tā nebija viņa. Jā, tur jau arī ne tikai tie cilvēki, bet arī tie radi un arī mācekļi. Visi jau gaidīja no viņa notika. Viņš nāks un kāps tornī un visus te pārvaldīs. Viņi jau nesaprat līdz tieši tā, viņa mācekļus, tas tieši kā jūs saka, atcerieties, prasīja viņam jau vietas viņa ķēniņu valstī. Tas nav debesīs. Tas ir tagad uz zemes. Tad, kad tu valdīs, māte nāk un prasa par saviem dēliem. Vai tu maniem dēliem atcerēsies, iedot labas vietas. Varbūt, ka tā arī ir atbilde. Mēs atkāpāmies no politikas, bet to, ka mēs ar latviešu, mēs saprotam, ka tā ir tā cilvēka daba. Mēs jau arī nemitīgi. Kūdījām. Nē, ne kūdījām, bet minējas, mēs jau esam ģemenīgi, mēs jau esam noslēgti, bet mēs jau to mesīju vai kādu gaidām jebkurā jomā. Vadoni. Jā, vadoni. Vadoni, politikā tas vienkārši ļoti uzskatām, bet ir arī visādi, man liekas, mazāki draudzīgi, kolektīvi, kas arī gaida vienu, kurš mistisku spēku apveltīts parauds visus līdzi. Jā. Ka pašiem nekas nebūs jādara, viņi vienkārši tās astas brauc līdzi. Tieši tā. Man zvanīja pagājušajā nedēļā, man bija garš sarunas. Cilvēks ir redzējis vīziju, un ka ir labiem cilvēkiem Latvijā jāsametās kopā, lai visu apsviest otrādi. Un viņš ar mani konsultējās, kas viņam būtu jādara ar viņu vīziju un kā tos labos cilvēkus dabūt kopā un kur viņi ir. Tā tiešām tā ir. Un tā ir tāda aktualitāte. Tas nav kaut kas. Tas ir šodien cilvēki gaida Mesiju. Bet mums pašiem ir tā atbildība. Nav nekur tur. Vadoņi ir labi, bet arī bīstam. Labi. Paldies. Paldies par sirsniņām. Viss mājās jums ir viegli, jūs viens otru sveicināt šodien. Gint, tu aizēj mājās, pasaka. Jā, koncertu. Šodien. Pašvienīcā Lepers aktieris dziedās Valentīna dienā. Šodien šovakar. Valentīna dienas koncerts. Skaisti. Bet tu Gintai pasaki. Protams, es jau. Jūs varat viens otram pateikt? Mēs vakarā pateicām. Vakarā? Jā, tāpēc, ka tad ir bērni mājā no darba. Jums bija jau svētki. Jā, un tad mēs uzklājām.
Mēs vienmēr Mums ir tradīcija. Ap šo dienu? Vakarā. Iepriekš vakarā. Jā, arī ģimenes lokā, ir dzimšanas diena ir Viss ir izdarīts. Rīta citi cilvēki. Tad nāk ciemiņi it kā. Mārtu aizsūtīja vēstules kādam, kam jādara. Laurtu, Andrim, jā. Mēs tikāmies no rīta. Labi. On Valentine's Day, you've got to say... you have to remember somebody on this day, Valentine's Day. Not necessarily. Well, it's nice. Yes. Nina, arī? Oh yes, I've done some of my friends. Jā, man atcerējies, ka... Jā, good. Well, England is very nice. They send Valentine cards. Tu pasaki no mums šovakar, jā. Valentine cards. And just greetings from your Valentine. And you have to guess who it is. Oh, I see. Yeah. Yeah, I always found this, man vienmēr likās, it's a bit... This is a difficult day. Man vienmēr šī bija tāda... It goes back, I looked it up today on Google, and it goes back to even Roman time, even before Roman time. Is it? This Valentine is very, very old, but it came to England through Chaucer. He really? Introduced it more to the English language. Really? Yeah. So in England it's a big, this is a big thing, Valentine. It's a heart. And where does Valentine come from? He is a saint which was Saint killed by Valentine? the Roman, and he married people which the Romans didn't want to. He didn't want young soldiers to marry because they wouldn't become good soldiers. No, that's true. So he went and married them, and then so he was a saint of love. Save them from death. Yeah, man. Are you going to finish or not? Yes, I'm finished. That's the right question. Tā mēs vienosimies lūkšanā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstības, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un Dieva miers, kas augstāks kā cilvēka prāts un saprašana, lai svētī mūsu sirdis, mūsu domas Kristu Jēzu. Āmen. Paldies par visām labām lietām uz galvu.